te liekas bija problēmas. Jums nav problēmas ar kompjuteriem vai pasūtījumiem? Pagaidām nav. Vienkārši neiziet cauri uz centrālo databāzi pasūtījumu. Jūs varat nosaukt varbūt pēdējais, lai es varu redzēt, vai mums viņš parādās vai nē. Labi, tā pilnu, ja? Nu, pasakat telefonu numurs varbūt kaut kāds, kas jums ir un vārdu tikai. Tā, Gunta Dēļa. Pagaidiet, es to apsīšos. Jā, un kāds numurs? 2633 33. Ko viņi pasūtīja? Balansēšanas disks, Kekler. Tā tas it kā man ir tā vēl. Nākošo varbūt pasakat, es vienkārši gribu zināt, cik tālu mums Tas bija pēdējais. Tas bija pats pēdējais, ja? Iepriekšējais kāds bija? Tā tu bija. Tā, Rihards. Kāds numurs? 29133333. Un ko viņš pasūtīja? Tā, sporta apavi Adidas. Pārbaudīsim vēl vienu, jo it kā izskatās, ka kaut kas ir, bet kaut kas mums nav. Mums būs jāpaskatās šitam jautājumam, jāpieiet cīkāk. Varbūt nosaucat vēl vienu iepriekšēju. Tā. Oļeisa tutututuvā. Tā, numuriņš 26. Jā. 711111. Tā, un ko viņi pasūtīja? Tā, Soma Navington, Bagista Hawaii. Skaidrs, labi, tad mēs jums piezīmēsim vēlāk. Mēs noteikti to visu saradīsim kārtībā. Jā, paldies. Paldies jums. Halo, Rihards. Jā. Te no veikala Elkora jūs traucēja. Jūs pasūtījāt apavus, ja es nemaldos? Jā. Mums vienkārši te ir radušās nelielas problēmas, bet pirms es pievēršos tam, es tikai gribu pārbaudīt, ka es runāju ar to, ko es runāju. Jūs varat nosaukt savu adresi un personas kodu? Adresi Rīga Ludovas bulvāri 4. Jā, un personas kodu? 0904 89 125. Jā. Tātad problēma mums ar tiem apaviem ir kādu jūs izmēru pasūtījāt? 45, bet pirms tam es sūtīju 44,5. Jā, mums nekā mazāk par 48 patreiz nav. Mēs jums varam 48 aizsūtīt. Nē. Tiešām ne? Nē, it kā Adidas jau arī, to jau parasti mums Krievu pērk, varbūt jūs Nike labāk gribat. Nē, es arī skatījos, tāpēc visādi. Tas labāk patīk. Vienkārši tad jums būs savādāk kā 2 vai 3 mēneši jāpagaida, kad jūs saņemsiet šās te botas. Jā. Kamēr atnāk tas 45. Ko lūdzu? Kad būs tas 45. tas 3 mēneši. Tad būs kaut kāds 47. Nē, tad vispār varam atsaukt. Es jau paskatīšos, kad būs kaut kas cits. Nē, es saku, mēs jums varam vien piedāvāt Nike 42 un pastāvs. Nē, tad nedara. Nedara? 44 plus un 45. Nē, 42 jau būtībā citiem ir, kam ir 44. kāja, tiem jau der būtībā iekšā. Nē, nav kā. Pārbaudīt. Tie izmēri. Labi, jā, tad mēs jums aizsūtīsim iespējams varbūt kā tādu, samierināšanās balvu pastāvs mums ir te vietēji ražotās no cūkādas. Ja jums tādas interesē, varbūt dejošanas pulciņā, ja jūs iet, tad ļoti noderētu. Tagad kā reiz dziesmu svētki būs. Uz dziesmu svētkiem reiz pastāvs uzvilkt un pēc tam uz Gay Pride ar Adidas. Jā. Derēs? Tad paliekam pie 48. Nē, tas 48. nedara. Tā kā tā. Jā, skaidrs, labi. Tad mēs sūtām pastāvs un 48. Nē. Uz redzēšanu. Jā, pieņems pasūtījums.
Labdien! Oļesis, tu jā? Jā, tieši tā. Te no veikala Elkors zvana. Jūs veicāt pasūtījumu nesen, ja? Veicu pasūtījumu un arī apmaksāju, tā kā bija pavadījumi. Jā. Es tikai gribēju pajautāt, pirms sākam, es tikai gribu būt droši, ka es runāju ar tiešām to, ko es runāju, drošības apsvērumu dēļ. Kāda jums ir adrese un personas kods? Zaļinieku 40. Tā, skaidrs. Jā, būtībā lieta ir tāda, mēs vienkārši nevarējām saprast, uz kuru adresi jums sūtīja. Es sapratu. Tad bija tāda lieta, ka es pasūtīju, un kad es gribēju apmaksāt to Svetbanku, man kaut kas nesanāca, man izveda no programmas. Tad es zvanīju jūsu operatoriem, un tad viņi anulēja pasūtījumu un vienkārši atsūtīja man pavadzību. Un es uz tās pavadzījumas pamatā apmaksāju to reizinu. Bija sarunāts, ka es rīt iebraukšu pati uz Elkoru. Jā, es tikai gribu uzskaitīt mirklīt, es to tikai apskatīšos datubāzē. Tā. Tur būs tā soma, bērnurā. Bet man te vēl rādās, ka jums ir tas te Sony platekrāna televizors arī pasūtīts uz Elizabetes iela 55. Nē, tā nav noteikti. Jo vienkārši no jūsu naudiņas, no jūsu kartes, kad būs naudiņa, tad aizies kaut kādi 500 eiro. Nē, tā nebūs. Man tas nebija pasūtījums noteikti. Tas rādās kā no jūsu Svetbankas konta. Mēs jau vairāk apakaļ to nevaram izdarīt, ja jūs personā neierodaties uz veikalu. Es tad rīt būšu. Bet rītā jau būs izgājis tas viss cauri. Bet kad pasūtījums bija izdarīts? Televizors ir pasūtīts vakarā. Viņš noteikti nevarētu pasūtīt. Es šodien tikai no rīta, ka pie datās ieros. Viens jau nevarēja, ja šodien tikai... Bet jūs iepriekš ar taču kaut ko noteikti pasūtījāt, ja? Caur Elkoru? Jā. Tieši es neko nesūtīju. Vienkārši izskatās, tad kāds ir ticis pie jūsu kartes. Bet to mēs varam tikai atrasināt, ja jūs atbrauktu šodien. Vai uz cikiem jūs rītā būsit? Pat dienu īstenībā es arī šodien varu atbraukt. Tad, kā mēs darām, tad šodien man jāatbrauc uz... Jā, tad jūs nokārtos ar tās pavadzīmes visu lietu, un tad arī vienkārši mēs atcelsim šo te, esot klātienē jums, iesodēt bez kartes, mēs jau arī nevar janvāru, piemēram, pa īstam, ja kāds pasūtījis, jā, tad mēs pa telefonu vienkārši nevaram atcelt pasūtījumu. To, kamēr jūs neesat klātienē. Jā. Labi. Kas to zina, varbūt jums tas televizors arī pat iepatīkās. Jā, bet tā... Viņš ir melnbalts. Aha, forši. Neplānojam. Bet nezinu, kas varētu uz manu vārdu un uz manu kartu. Tad mums būs jāizmeklē. Skaidrs. Tad jūs iebrauksiet, ja? Šodien tad iebraukšu, jā. Jā, prastība var. Jā. Jā, paldies.